Es jūs pret lietu izbraukt. Jā, es tikai maisiņš tā. Kāpēc? Jā, atkal taču čais dara. Plānotās Saeimas plenārsēdes pie parlamenta ēkas jau pulcējas skolotāji, pieprasot nākamā gada budžetā atrast papildu naudu skolotāju algām. Pašlaik budžeta projektā paredzēti 3 miljoni eiro, taču skolotāji prasa vairāk. Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola šorīt Latvijas televīzijā teica, ka situācija saistībā ar budžetu ir saspringta, tāpēc konkrētus algu pieauguma apmērus skolotājiem neprognozē. Vienlaikus ministre norāda, ka attīstoties valsts ekonomikai naudu skolotāju algām valdība nākotnē varētu atrast. ASV Kongress apstiprinās sankcijas Venecuēlas amatpersonām, kuras pārkāpušas cilvēktiesības šogad notikušajos protestos pret valdību. Sports. Rīgas Dinamo turpinās izbraukumu ar spēli pret pagājušās sezonas Kolēģis. Magnitogorskas Metalurgas. Minčaras. Sākums pulkstenis 16. pēc Latvijas laika. Rīgas Dinamo ieņem priekšpēdējo 13. vietu KHL rietumu konferences